Nu ko, dāmas un kungi, rīznieki un Rīgas viesi, labdien un esiet sveicināti šajā lieliskajā dienā, lieliskajā vietā pie Brīvības pieminekļa. Mēs esam gatavi atklāt Eiropas sporta nedēļu, kas risināsies no šodienas, 17. septembra līdz pat 23. septembrim. Visā Latvijā vairāk kā 5000 pasākumi arī jūsu pilsētā noteikti būs atrodami. Apmeklēt mājaslapu beaktivlatvija.lv, arī tur jūs atradīsiet sportiskas aktivitātes savā pilsētā. Šajā nedēļas nogalē Rīgas sporta nakts, un kā redzat šeit, pamatīgi apbūve, ka Brīvības pieminekļa laukums ir pārvērsts līdz nepazīšanai. Tāpatās arī blakus spēkvirīs sacensības. Arī šis parks ir pilns ar dažādām citām aktivitātēm. Bet mums šeit centrālais Latvijas Sporta Federācija padomes un Latvijas Florbola Savienības kopīgi rīkotais pasākums Florbola maratons, kas nozīmē 12 stundu garumā savā starpā sasniedīsies Latvijas un Rīgas komandas. Tātad komanda pret komandu 12 stundu garumā. Dzeltenajos krekliņos tiks pārstāvētas reģionu komandas, un savukārt zilajos krekliņos spēlēs Rīgas komandas. Sastāvi mainīsies ik pēc stundas ar precīzu komandu secību, kā dosies laukumā. Jūs varat iepazīties uz banerīšiem otrā pusē tribīnē, un, protams, arī mūsu lielajā ekrānā ik pa laikam parādīsies šī informācija. Bet tagad vēlos jums stādīt priekšā mūsu šī turnīra atklāšanas komandu sastāvus. Tātad tās ir komandas, kas kā pirmās dosies laukumā un aizstāvēs attiecīgi savas komandas godu, tātad reģioni vai Rīga. Un kā pirmos es vēlos aicināt laukumā viesus, tātad no reģioniem, un kā pirmā komanda, kas ieradusies no tālās Kuldīgas, ir Kuldīgas Florbola kluba spēlētāji, un ar aplausiem sagaidīsim arī viņus laukumā ar otro numuru Zigmārs Stepānaus, numur 3 Pēteris Birznieks, numur 4 Roberts Pinkulis, numur 5 komandas motors Ivo Solmahins, numur 6 Linārds Vimsons, numur 7 Ģirds Zirnis, numur 89 komandas vārsargs Emīls Čalkovs, numur 9 Rudolfs Ķīvītis, numur 12 Roberts Bambāns, numur 15 Krists Bergmanis un numur 16 Niklaus Ercītis. Aplausi Kuldīgas komandai! Un viņiem pretī Rīgas komanda Fastum, numur 3 Kristērs Kampāns, numur 5 Dāvids Barkāns, numur 6 Raitis Ozols, numur 7 Mārtiņš Daņilovs, numur 8 Artūrs Naroks, numur 9 Artūrs Mudelis, numur 10 Rihards Štībelis, numur 11 Bertrāms Kalējs, numur 12 Salamāns Ļemantnovičs, numur 14 Gatis Egle, numur 15 Vladislavs Konopļā un numur 24 komandas vārsargs Ēriks Urbanovičs. Tātad šīs divas komandas iesāk šīs dienas turnīru. Pagodu pretinieku komandai es sveiks. Aicināšu sākumu piesniegus palikt laukumā. Pārējās ieņemt vietas uz soliņa. Tātad viena spēles ilgums ir 2 × 15 minūtes, tīrais laiks. Tātad tik ilgi norisināsies pirmais mačs, un uzreiz pēc tam 1:00 laukumā dosies nākamās komandas, kas pārstāvēs arī attiecīgi savu komandu, Rīgu vai reģionus, un tur mums tiksies uzņēmumi Gemos no Rīgas un Sportland kā Latvijas reģiona komandas. Tātad pirmās komandas šobrīd gatavojās uzsākt cīņu, un varēsim sākt arī Eiropas sporta nedēļas atklāšanas svētku galveno notikumu Florbola maratonu. Tātad, kā jau stāstīju, tas notiek sadarbībā Latvijas Sporta Federācija padomē kopā ar Latvijas Florbola Savienību. Bet tas nav vienīgais pasākums, kas šodien risinās gan Rīgā, gan Latvijā. Tātad, kā jau teicu, vairāk kā 1550 pasākumi notiek visā Latvijā tuvāko 6 dienu laikā, kur galvenokārt ir aicināti piedalīties arī visi iedzīvotāji, ne tikai tie, kas ikdienā nodarbojas ar sportu, bet arī tie, kuriem varbūt sports nav ikdienas sastāvdaļa. Bet tikmēr
Pirmā florbola spēle sākusies. Kuldīga dzeltenajās formās pārstāv Latvijas reģionu komandu un zilajās formās Fastum no Rīgas. Kā jau nosaukums maratons, tātad arī mums tas nebūs tikai viens mačs, 12 stundu garumā vairākas komandas nomainīsies un pārstāvēs savu reģionu. Būs arī mums zīmīgas cīņas, ne tikai ikdienas florbolisti, kas ir pieraduši ar florbolu nūju darboties rokās dienā. Pulksten 15:00 laukumā mums kāps dāmas, tātad arī sievietes piedalīsies šajā turnīrā. Būs arī bērnu spēle pulksten 19:00. Bet, kas būs zīmīgi, pulksten 17:00 mums notiks šeit pat svinīgā Eiropas sporta nedēļas atklāšana ar svinīgām uzrunām, un uzreiz pēc tam 17:20 šeit florbola laukumā savā starpā tiksies Latvijas olimpieši, kas liela daļa pārstāvēja Latviju Rio olimpiskajās spēlēs, tāpat tās arī no ziemas olimpiādas mums būs gan bobsleja, gan skeletonu pārstāvi, tāpat Mārtiņš Dukurs, Domans Dreiškens un daudzi citi Latvijā zināmi sportisti šeit spēlēs florbolu, un viņiem pretī būs Latvijas mediju, jeb žurnālistu komanda. Arī ar vairākiem mums ļoti labi zināmiem žurnālistiem, kas iespējams pirmo reizi izmēģinās florbolu, tā kā vēl jau interesantāks būs šīs mačs. Savukārt pulksten 20:00 šeit notiks arī ļoti interesanta spēle, jo mums ļoti labi zināmas personības un iemīļot aktieri gan no Latvijas teātriem, gan no seriāliem arī ņems nūjas rokās, un viņiem pretī stāsies Latvijas florbola sieviešu izlasē. Šī spēle 8:00 vakarā, savukārt saldējs ēdiens šim florbola maratonam sāksies pulksten 22:00, jo pirmo reizi Latvijas čempionāta atklāšanas spēle notiks zem klājas debes. Šeit pie Brīvības pieminekļa tiksies pērnā gada čempioni Lielvārde un viņiem pretī Latvijas 4. spēcīgākā komanda Ulbrokā. Tas 10:00 vakarā, tā kā var noprast, diena mums būs ļoti gara, tikko tā ir sākusies, un visu šo mēs piesātināsim ne tikai ar aizraujošām florbola spēlēm, bet arī starp spēlēm, starp pārtraukumiem mums būs dažādi muzikālie un šovu priekšnesumi, paraugu demonstrējumi un, protams, arī konkursi skatītājiem. Viens no konkursiem, kas notiks pēc katras spēles, būs tālmetienu konkurss. No tribīnēm izvēlēsimies 3 dalībniekus, kas piedalīsies šajā konkursā. Jums būs iespēja mest pa florbola vārtiem no laukuma centra. Ja jūs trāpīsiet bumbiņu vārtos, jūs iegūsiet biļeti uz pasaules čempionātu florbolā vīriešiem, kas jau šī gada nogalē risināsies Rīgā, Arēnā Rīga. Tā kā būs iespēja jau tikt pie biļetēm uz šo vienreizējo un mūsu florbolam ļoti nozīmīgo pasākumu. Tātad decembra sākumā Latvijā pasaules čempionāts florbolā, un pēc katras spēles konkursā līdzjutējiem būs iespēja tikt pie biļetēm uz atklāšanas spēli Latvija-Zviedrijā. Pret pasaules čempioniem tiksimies, bet tikmēr interesanti jau sākusies mūsu pirmā spēle. Vēl pirmā vārtu gūmu nesam sagaidījuši. Šobrīd Rīga uzbrukumā. Tad Rīgas komanda tiek pārstāvēta zilajos krekliņos visas dienas garumā. Reģiona mums būs dzeltenās formās. Tad ņemot vērā, ka rezultāts vēl nav atklāts, mēs varam noprast, ka komandas tiešām ir spēkos līdzvērtīgas, un būs interesanti paskatīties, kas būs rezultāts dienas beigās, kad tiks summēts visu mikromaču kopējais rezultāts. To jūs ik pa laikam varēsiet redzēt arī uz lielā ekrāna. Tātad šobrīd ekrāna stūrītī ir šīs spēles rezultāts, kas vēl nav atklāts 0:0. Tur mēs arī redzam nospēlēto laiku, tātad 2 × 15 minūtes ilg šis mačs. Pārtraukumā mums būs muzikāls priekšnesums, un tad arī cīņa turpināsies. Un kā jau teicu, pēc spēles būs talentienu konkurss, tā kā ja ir gribētāji, kas grib piedalīties un izmēģināt savu veiksmi metienā pa vārtiem, droši varēsiet arī celt roku pieteikties. Tātad nekas sarežģīts, nūjas būs, bumbiņas būs. Atliek tikai jums gribēt un uzdrīkstēsies pamēģināt. Tātad metiens pa vārtiem un, ja trāpat, biļetes jūsu. Eiropas sporta nedēļa risinās Latvijā jau 2. gadu. Tā ir Eiropas komisijas iniciatīva, un tas ir tikai un vienīgi ar mērķi
kļūt un mudināt iedzīvotājus būt aktīvākiem, fiziski veselākiem. Tādēļ arī šodien, sākot ar šodien, tuvākās 6 dienas, visā Latvijā, ne tikai Rīgā, risināsies dažādi sporta pasākumi, kā jau stāstīju, un tos arī uzsvēršu ikdienas garumā. Tie galvenokārt ir domāti ikvienam, bet tikmēr rezultāts ir atklāts šajā cīņā. Kuldīga gūst vārtus un atklāja šīs spēles rezultātu un šī lielā turnīra rezultātu, un to paveic neviens cits kā numur 9 Rudolfs Ķīvītis atklāja šīs spēles rezultātu 1-0. Tas kļūst tā kā Rīgas komandai jādodās uz priekšu atspēlēties. Katrā ziņā spēle iesākusies ļoti līdzvērtīgi un interesanti. Domāju, ka šeit vēl nekas nav zvanīts, īpaši florbolā, tādā ātrā un dinamiskā spēlē. Arī, ja pēdējā minūtē būtu rezultāts par labu ar 2 vai vairāk vārtu pārsvaru kādai no komandām, nekas vēl nav beidzies florbolā. Ļoti ātri var atspēlēt vārtus. Pat dinamiskāk un ātrāk nekā tas ir citos sporta veidos, kā piemēram hokejā. Šeit ļoti strauji var mainīties notikumi. Nu redzam, Rīga dodās uz priekšu, mazliet vairāk veiksmes un būt arī bumbiņu vārtos. Tagad jau Kuldīga traucās pretī savam otrajam vārtu gūmam. Kā jau redzam, spēle apkalpo arī mums certificēti un pieredzējuši tiesneši, lai viss notiktu korekti un godīgi. Esam padomājuši arī par augstākā līmeņa un kvalitātes florbola laukumu, lai gan pa dienu spēlētāji var to pēc iespējas vairāk izbaudīt, un, protams, arī vakarā, kad mums notiks Latvijas čempionāti, jeb LV Florbola līgas atklāšanas spēle, viss būtu augstākajā līmenī. Tātad mums ir arī skatītāju tribīns, tā kā visi tie, kas dodās garām, droši varat ieņemt arī kādu no vietām tribīnēs un izbaudīt šo pasākumu ilgāk. Kā jau stāstīju, komandas mainīsies ik pēc stundas. Tad 12. mums sākās pirmā spēle jau pulksten 13:00. Laukumā dosies nākamie sastāvi, un tie ir uzņēmumu kategorijā Gemos, kā Rīgas komanda, un viņiem pretī Sportland, Latvijas sporta preču veikals. Visā Latvijā ir veikala, un arī kolektīvs apvienojies, lai pārstāvētu reģionus. Bet tikmēr rezultāts ir izlīdzināts. Fastum, jeb Rīgas komanda arī gūst vārtus, un rezultāts kļūst 1-1. Tūlīt arī uzzināsim, kurš bija vārtu guvējs. Un rezultāts ir izlīdzināts 1-1. Pirmos vārtus gūst no numur 10 Rikārds Štībels, no 11. numura piespēles Gatis Eglē. Nu lūkā, 1-1 rezultāts. Kā jau stāstīju, viss var strauji mainīties. Un tā tas arī notiek apmēram 1,5 minūte, 2 minūtes. Kuldīgas komanda bija vadībā, nu jau neizšķirs, viņi arī aiz pretinieku vārtiem un lūkos. Drīzāk vēl izlīdzināt rezultātu. Vai tas sanāks, redzēsim. Šobrīd projām turpinās Kuldīgas komandas uzbrukums. Tātad, kā jau stāstīja, nākamā spēle mums 13:00. Gemos pret Sportland uzņēmumu kategorijā. Pēc tam mums ir mācību iestādes, un šajā kategorijā savā starpā tiksies Rīgas Ķengaraga vidusskola un Jelgavas 4. vidusskola. Tātad vidusskolnieki dosies laukumā, arī pārstāvot
attiecīgi savu lielo komandu, Rīgu vai Latvijas reģionu komandu. Un šādā pašā garā mēs turpināsim visas dienas garumā, uzreiz pēc tam 15:00. Dāmas dosies laukumā, Rīgas lauvas pret CESU un NND komandas apvienojumu. Tā kā arī sieviešu florbals mūs sagaida šeit pie brīvības pieminekļa. Un pēc tam pulksten 16:00 tiksies komandas vēl ārā un Klondaikā. Mums ir piešķirts noraidījums, un tas nozīmē, ka nebūs jāizcieš skaitliskais mazākums, bet gan notiks nozīmēts soda metiens. Tātad tradicionālajā florbolā mums ir parasti 2 minūšu noraidījums, bet šeit mums ir soda metiens. Tātad Kuldīgas komandai tagad būs jādodās uz soda metienu. Ja tas būs precīzs, būs rezultāts 2-1, ja ne, 1-1 un komandas turpinās spēli, jebkurā gadījumā pilnos sastāvos. Tātad tradicionālajā florbolā tas ir 2 minūšu noraidījums, līdzīgi kā hokejā. Arī florbolā tā ir, bet šodien šeit pie brīvības pieminekļa mēs atļaujamies šos noteikumus padarīt interesantāks. Tā kā, ja tiek piešķirts 2 minūšu noraidījums, tā ir iespēja izgājienā 1-1 gūt vārtus. Šoreiz neizdodās Kuldīgas pārstāvim to izmantot. Cīņa turpinās vienādos sastāvos. Un Rīgas komandai bumbiņi nebūs, būs strīdi spēle. Tā rāda tiesneši. Un cīņa tūlīt arī varēs turpināties. Tieši pusi ir nospēlēta no pirmā puslaika, 7 minūtes un 46 sekundes. To mēs redzam uz lielā ekrāna stūrītī. Ik pa laikam arī es noziņošu. Iesaistos arī es cīņā. Un kā jūs esat pamanījuši, visas dienas garumā mums arī muzikālais fons. Un šoreiz kā pirmais pie pults mums ir DJ Raitis, kurš arī tuvākajās stundās priecēs mūs ar savu mākslu, kā viņš spēlējās ar mūzikas skaņām. Un pēc tam mums arī būs vēl citi DJ visas dienas garumā. Kā jau teicu, florbola maratons 12 stundas. Tikko ir sācies pulksten 12. Finišs būs apmēram pusnaktī, kad noslēgsies LV florbola līgas atklāšanas cīņas starp Ulbruks un Lielvārds komandām. Un tad arī summēsim rezultātu un noteiksim, kura no reģionu komandām būs uzvarētāji. Pagaidām rezultāts neizšķirts 1-1, jo, kā jau teicu, tikai pirmās minūtes ir aizvadītas. Vēl 6 minūtes un 50 sekundes jāspēlē pirmajā puslaikā. Un tad mums būs muzikāls priekšnesums. Geto Faktor dalībnieks Mārtiņš Trots uzstāsies ar savu dziesmu. Un tā jau arī komandas atgriezīsies laukumā uz spēles otro puslaiku. Tikmēr rezultāts kļūs 2-1. Neizdevās izmantot būlīti, bet no spēles kuldīznieki precīzi atkal izvirzoties vadībā. Laiks 8 minūtes un 25 sekundes. Otros vārds komandai Kuldīgu spēlētājs numurs 16 Niklaus Ercītis.
Vēl 5 minūtes pirmajā puslaikā, kā jau solīja muzikālais priekšnesums no Mārtiņa Stroda pārtraukumā. Un mums būs arī video sveiciens no Daugavpils Olimpiskā centra, jo, kā jau minēju, Eiropas sporta nedēļa tiek atklāta visā Latvijā. Centrālais notikums ir šeit, 17:00, arī svinīgās atklāšanas uzrunas un pēc tam arī simboliski spēles starp Latvijas žurnālistiem un olimpiešiem, arī florbolā. Un ņemot vērā, kad visā Latvijā risinās Eiropas sporta nedēļa no 17. līdz 23. septembrim, tad arī tur Daugavpilī mums ir vairāki notikumi, vairāki pasākumi, kur var piedalīties ik viens iedzīvotājs, un arī no viņiem mums būs video sveicieni šeit uz lielā ekrāna. Varēsim sajusties, kā Daugavpilī, apskatīsimies, kā viņi sagaida šo dienu, un tad arī turpināsim šo spēli ar otro puslaiku. Iepriekš minēju, kad visā Latvijā tiek organizēti 550 pasākumi, bet tagad ir jau precīzāka informācija, ka kopumā ir 600 pasākumi. Kā šis skaits palielinās, tas ir pavisam vienkārši, jo cilvēkiem pašiem ir iespēja ar savu iniciatīvu pieteikties un norganizēt kādu pasākumu savējiem, un to arī vairāk izmanto. Bet tikmēr rezultāts 3-1 Kuldīga dubulto pārsvaru. Rezultāts Kuldīga 3, Fastum 1. Trešos vārtus gūs spēlētājs numur 15, Krists Bergmanis, no 7. numura piespēles Girts Zirnis. Kamēr mūsu informātors ziņo par trešo vārtu gumu, tikmēr Kuldīga gūst jau 4. vārtus 4-1. Mūsu maratona atklāšanas spēlē pirmajā puslaikā Rīgas komandai Fastum jāsaņemās. Rīgas komanda spēlē zilajos krekliņos, Latvijas reģionu komanda dzeltenajos, tā kā arī šīs dienas beigās noskaidrosim, kur ir prasmīgākie florbola spēlētāji Latvijā. Tie ir Rīgā vai tie ir reģionos. Un 11. minūtē spēles rezultāts Kuldīga 4, Fastum 1. 4. vārds Kuldīgai gūs spēlētājs numur 6. Linārds Vimsons, no 7. numura piespēles Girts Zirnis. Nu, lūkā, 3 minūtes un 40 sekundes vēl pirmajā puslaikā. Gan nedaudz laika arī Rīgas komandai vēl samazināt rezultātu starpību pirmo 15 minūšu laikā. Sanāca paklup. Visveismīgi. Tātad ceļamies un laižam tālāk. Tātad vēlreiz atgādināšu skatītājiem. Pēc spēles mums būs konkurs. Metienu konkurs no centra pa vārtiem. Ja bumbiņu trāpīsiet vārtos speciālā caurumā, tad savā īpašumā iegūsiet biļeti uz pasaules čempionātu florbolā vīriešiem, kas jau decembrī risināsies arēnā Rīgā. Biļeti būs uz atklāšanas spēli Latvija-Zviedrija. Zviedrija ir pasaules viena no labākajām komandām. Katrā ziņā Zviedrijā ir pasaules spēcīgākā florbola līga. Un augstākās klases spēlētāji tiksies pret Latvijas valstsvienību. Bet tikmēr Rīga gūst savus otros vārtus un piepildās manis teiktais. Rezultātu starpība tiek samazināta vēl pirmā puslaika ietvaros. Tā kā aizvien interesantāk un interesantāk mums paliek šajā spēlē. Gan redzam vairāk vārtu gūmus, gan arī intriga nekur nav pazudusi. Rezultāts 4-2. Tā kā strauji tojamies arī pauzītei. Laiks 12 minūtes un 10 sekundes. Otros vārds komandai Fastum gūs spēlētājs numur 10, Rihards Stīvelis, no 11. numura piespēles Bērtāms Kalējs. Rihardam Stīvelim 1+1. Ja precīzi sekoja līdz šajā spēlē Rīgas komandai, Vetramam Kalējam pirmais punktiņš. Arī atzīmējušie šie spēlētāji šeit pie brīvības pieminekļa, tā kā tie ir arī kārtīgi svētki florbolistiem, jo ne katru dienu sanāk uzspēlēt vienā no galvenajām vietām mūsu valstī pie brīvības pieminekļa, pie 3 zvaigznēm. Kā šodien florbola maratona dalībniekiem šāda iespēja ir, un to viņi ar prieku izmanto. Vēlreiz Rīga dodās uz priekšu, gan rīz jau izdevās vēlreiz ātri gūt vārtus, 2 minūtes un 10 sekundes vēl
līdz pirmā puslaika beigām. 6 vārta gūmi jau ir sagaidīti pirmajā puslaikā. Redzēsim, vai būs vēl. Kuldīgi uz priekšu. Tomēr paspēja arī Rīznieka aizsardzībā. Ivals Valamahins met pa vārtiem nedaudz garām. Māņas biedram arī neizdodās bumbiņu pielabot vārtos. Tagad jau Kuldīgai jāspēlē aizsardzībā. Tātad Kuldīgas komanda dzeltenajos krekliņos, Rīgas Fastum zilajos un šādā pašā secībā un krāsu sadalījumā arī visas dienas garumā turpināsies cīņas florbola maratonā. Be Active projekta ietvaros Eiropas sporta nedēļa tiek atklāts šodien. Ir sākusies pirmā perioda pēdējā minūte. Un turpināsies vēl 6 dienas, tātad pēdējā minūte, dāmas un kungi, pirmajā puslaikā. Pārtraukumā mums ir muzikālais priekšnesums no Mārtiņa Stroda, Geto Faktoru dalībnieka. Un tad arī manis solītais video sveiciens no Daugavpils Olimpiskā centrā. Kalējs izpildu metienu, tas ir Kampāns. Bet tikmēr otrā laukuma galā vēlreiz eleganti nospēlē Kuldīgas komanda un vēl vieni vārti viņiem. Tālo ceļu mērojošie jau pamanījušies pirmajā puslaikā 7 reizes sarūktināt pretinieku vārsargu. Būs interesanti lūkot, vai tāpat turpināsies arī otrajā puslaikā. Laiks 14 minūtes un 40 sekundes. Rezultāts 5-2 vadībā Kuldīga. 5. vārds Kuldīgai gūst spēlētājs numur 9. Rudolfs Ķivīts no vārdsarga piespēles numur 8. Emīls Čalkovs. Pēdējās 5 sekundes un vārti! Redz kā gandrīz no centra. Rīgas komanda gūst arī savus 4. vārtus. Tā vēl jo interesantāk. Četrpadsmitajā minūtē un 55. sekundē 3. vārds komandai Fastum gūst spēlētājs numurs 6 Raitis Ozols no 9. numura piespēles numur 9 Artūrs Mudelis. Un ar to arī noslēdzās pirmais periods. Nu ko, dāmas un kungi, pirmais periods ir noslēdzies. Klīt arī sagatavosimies mūsu muzikālajiem priekšnesumam un ar prieku es jums to pieteikšu. Dāmas un kungi, palūkšu ar aplausiem sagaidīt laukuma centrā Geto Faktora dalībnieku Mārtiņu Strodu. Aplausi un baudam viņa daļradi. Ceru, ka visiem šodien tiešām būs garīgais. Un arī saulīte pēkšņi uzspīd, un es tiešām ceru, ka jums izdosies pamatīgi atbalstīt visus puišus un meitenes šajā laukumā. 12 stundas mēs varēsim vērā šo priekšnesumu, bet es jums visiem vienkārši vēlos novēlēt, lai jums izdosies diena un galvenais ticiet, un tad jau arī viss izdosies, vai ne? Visu mūsu dzīvi sastāv no mazām lietām, no niekiem, no priekiem, no sīkumiem. No rītiem, kad iedenusies palagās, poļu saules griezties spītā istabā. Visu mūsu dzīvi sastāv no mazām lietām, no skumjām, no dusmām, no asarām. No negulētām naktīm vienas atspulgā, zvaigznītes trīs tavā pagalmā. Uz katram sava dzīve, katram savs stāsts, kad gribi projām, kad gribi atnāc. Uz katram savu zvaigzni debesīs mīļš, uz katram savs ceļš. Uz katram savu dzīvi, katram savu stāsts, kad gribi projām, kad gribi atnāc. Uz katram savu zvaigzni debesīs mīļš, uz katram savs ceļš. Tici un būs tavā zāmju pasaulē, tici un būs
sava dzīve, katram savs stāsts. Kad divi projām, kad divi atnāks. Mums katram savs zvaigzne debesīs mird. Mums katram savs ceļš. Mums katram sava dzīve, katram savs stāsts. Kad divi projām, kad divi atnāks. Mums katram savs zvaigzne debesīs mird. Mums katram savs ceļš. Tici un būs tavā savi pasaulē. Tici un būs, kas tavu sapnis uzzīmē. Tici un būs, kas neaizmirsīs, kas tevi sapratīs un arī mīlēs. Tici un būs tavā savi pasaulē. Tici un būs, kas tavu sapnis uzzīmē. Tici un būs, kas neaizmirsīs, kas tevi sapratīs un arī mīlēs. Paldies jums un vēl jums tiešām izdošos dienu. Turpiniet atbalstīt visus spēlētājus šodien kopīgam rekordam. Mani sauc Mārtiņš Čoks un es saku milzīgi paldies, lai jums tiešām jauka diena. Paldies! Čau, paldies visiem! Aplausi Mārtiņam Strodam! Mārtiņ, liels paldies, kad biji šeit, atnāci un nospēlēji savu priekšnesumu. Paldies tev un vislielākais paldies tev par saulīti, jo tieši ar brīdi, kad tu parādies šeit laukuma centrā, uzspīdēja arī mums saulīti un arī skatiem pavarās augšā un mums ir zilas debesis. Kas gan var būt labāks par to? Nu ko, bet tagad gan es vēlētos vēl lūgt uzmanības mūsu ekrāniem, jo, kā jau es teicu, mums ir sveiciens no Daugavpils Olimpiskā centra. Daugavpils ir gatava Eiropas veselības nedēļas pasākumiem. Pasākumi finišēs 23. septembrī ar Vislatvijas olimpisko dienu, kas notiks šeit Daugavpils Olimpiskajā centrā. Laipni gaidīti visi interesanti un piedalīties lūdzu Eiropas veselības nedēļā. Nu ko, aplausi Daugavpilī! Redzējām, cik aktīvi viens mums runā, fonā arī notiek aktīva trenēšanās. Tā kā tas bija video sveiciens no Daugavpils. Tādi būs vēl arī dienas gaitā no citiem Latvijas olimpiskajiem centriem. Bet tikmēr komandas ir gatavas, lai turpinātu spēles otro puslaiku. Tātad pēc pirmajām 15 minūtēm vadībā Kuldīgas komanda, kas pārstāv Latvijas reģionu komandu, bet kas notiek laukumā uzreiz līdz ar otrā puslaika sākumu. Rīga gūst vārtus un vēl jau interesantāk padara šo maču, jo, kā redzams, tablo rezultāts līdz ar to tiek izlīdzināts. Lukā! Rezultāts 4-5. Ceturtos vārds komandai Fastum gūs spēlētājs numur 4. Salamāns Ļemantovičs, no 10. numuru piespēles Rihards Štīvelis. Kā mazliet paskaties rezultātu tabulā, tātad nav vēl izlīdzināts rezultāts, bet Kuldīga gūst arī ātras vārtus. Reiz otrā laukuma pusē ir precīzi 12 sekundžu laikā. Mēs esam sagaidījuši 2 vārtu gūmus otrajā puslaikā. Wow! Vienkārši wow, cik rezultatīvi ir mūsu maratona pirmā spēle. Prieks par šo. Visu rezultāts Kuldīga 6, Fastum 4. Sestos vārds Kuldīgai gūs spēlētājs numur 9. Rudolfs Ķīvītis, no 16. numura piespēles Niklaus Ercītis. Nu ko, iesāk stāstīt, tātad mums florbola maratons. Šī ir tikai pirmā spēle no kopumā 12 stundu gara florbola mača. Ik pēc stundas sastāvā mainīsies. Latvijas reģioni dzeltenajos krekliņos un Rīgas komandas zilajos visas dienas garumā sacentīsies savā starpā. Un izņēmums nebūs arī manis pieteiktā spēle 5:20, kas savā starpā tiksies olimpieši un Latvijas žurnālisti. Un tāpatās arī 8 vakarā Latvijas aktieri pret Latvijas sieviešu florbola izlasi. Aktieri pārstāvēs Rīgu, sieviešu izlasa reģionus. Savukārt žurnālisti olimpieši spēlē. Žurnālisti būs tie, kas cīnīsies zem Rīgas nosaukuma zilajos krekliņos, un Latvijas olimpieši būs dzeltenajās formās. Bet tikmēr vēlreiz vārtu guvums šoreiz reģionu komandai. Spēles laiks 15 minūtes un 35 sekundes. Rezultāts Kuldīgas 7, Fastum 4.
7. vārds Kuldīgai gūst spēlētājs numur 15. Krists Bergmanis no 6. numura piespēles Linārds Vimsons. Salomahina metiens. Pārstegs bumbiņā atvairā. Bumbu Ķīvītis, mūsu pirmā vārta autors. Tieši numur 9 Kuldīgas komandā atklāja florbola maratona rezultātu. Un ar to arī viņš ieies noteikti vēsturē kā pirmais vārtu guvējs. Florbola spēlē pie brīvības pieminekļa. Vēlreiz Kuldīgu uz priekšu. Nesagaidīja piespēle Ķīvītis. Tagad jau Rīga mēģinās iekarot kuldīznieka vārtus. Ozols iespēles vārdu priekšu, bet tomēr kļūda uz priekšu Kuldīgā. Ērcītis nonāk divcīņā pret Bērdramu Kalēju. Kalējs ar bumbiņu. Uz tālā vārds Stabiņu Reitis Ozols. Gaidīja piespēli, bet nesagaidīja. Nu, jācīnās atkal aizsardzībā. Noteikuma pārkāpums ar pārāk augstu nūju nospēlē Rīgas komandas spēlētājs. Līdz ar to šādā gadījumā bumbiņa pienākas pretinieku komandai. Vēlreiz Rīgā. Mediens! Nu, šoreiz gan nav precīzi, bet kā rāda tiesneši. Bumbiņa tomēr būs Kuldīgas komandai. Un tādēļ atgādināšu, dāmas un kungi, pēc šīs spēles, tātad noslēgsies šīs spēles periods, mums būs metienu konkurss. Tātad 3 dalībnieks izvēlēšos no skatītāju rindām. Piešķirsim jums nūjas, jums būs iespēja mest bumbiņu pa vārtiem no laukuma vidusdaļas. Ja jūs trāpīsiet, saņemsiet biļeti uz pasaules čempionātu florbolā vīriešiem, kas risināsies arēnā Rīga decembrī. Tā būs iespēja kā vieniem no pirmajiem tikt pie biļetes uz šo vērienīgo sporta notikumu. Pasaules čempionāts florbolā vīriešiem elites grupā risināsies pie mums Latvijā. Arī Latvijas izlase ir pasaules rangā starp top 5 komandām. Tā kā florbols ne tikai Latvijā ir populārs, tas arī ir aizvien populārāks kļūst visā Eiropā un arī, protams, visā tālajā pasaulē. Gadu no gada gaidam to mirkli, kad florbols tiks iekļauts arī olimpisko spēļu disciplīnas sarakstā. Pagaidām tā vēl nav, bet straujā popularitāte un izaugsme liecina to, ka tas jau pavisam drīz varētu notikt. Un arī pie mums florbols ir augstā līmenī, jo nevelti Latvijas valsts vienības regulāri ir starp top 5 pasaules spēcīgākajām komandām. Un to viņi lūkos arī apliecināt savās mājās decembrī arēnā Rīga gaidāmajā pasaules čempionātā. Un arī šodien šeit pie brīvības pieminekļa dienas gaitā un īpaši arī vakarā LV līgas atklāšanas spēlē 10:00 mēs redzēsim vairākus Latvijas valsts vienības gan kandidātus, gan arī savā ziņā jau stabilus spēlētājus. Un arī viņi piedalīsies florbolā pie brīvības pieminekļa. Tātad 22:00 šeit LV līgas atklāšanas mačs starp Ulbrukas un Lielvārdas komandām. Arī šīs divas komandas attiecīgi pārstāvēs Rīga vai reģionus. Ulbrukas komanda kā vistuvākā Rīgai, kur arī pamatā visi spēlētāji rīdznieki pārstāvēs Rīgu. Lielvārde spēlēs zem reģionu nosaukumu, bet tikmēr vēl viens noraidījums, jeb lielais sots, kas šajā gadījumā nozīmē nevis 2 minūšu noraidījumu, bet mūsu turnīrā tas ir soda metiens. Tātad tagad sekos tā saucamais bullītis, kā to saka sarunvalodā. Un vēlreiz šī iespēja būs Kuldīgas komandai. Pirmajā puslaikā arī kuldīzniekiem bija iespēja gūt vārds ar bullīti, kas arī tika piešķirts par lielo pārkāpumu. Tad meties netika realizēts, bet skatīsimies, kā sanāks šajā reizē. Soda metienu izpildu spēlētājs numur 7 Girts Zirnis. Zirnis iet. Vēl, un arī nesanāk viņam gūt vārtus. Bumbiņa Rīgas komandai, cīņa turpinās. Redzam arī atkārtojumā uz ekrāna, kādā veidā Zirnis centās gūt vārtus. Tas viņam nesanāca vēl nedaudz vairāk kā 10 minūtes florbola pirmajā mačā. 7-4 ir rezultāts.
Izdodas apturēt rīzniekiem šo kuldīgas uzbrukumu. Joprojām Rīgas komandai -3 uz tablo, 7-4 rezultāts. Kuldīgas komandai veiksmīgāk izdevās iesākt cīņu un arī to turpināt. Īpaši rezultatīvi mums bija pirmā puslaika izskaņa. Vairāk gūtu vārtu abu komandu izpildījumā. Un tagad rīdznieki vēlreiz dodās uz priekšu. 2 arī tādi negaidīti vārtu gumbi Rīgas komandai. 1 no centra, uzreiz pēc tam arī otrajam puslaikam atsākoties, uzreiz precīzi metiens. Tagad kļūda aizsardzībā Rīgas komandai. Arī Grēkāzes atzīstās, jā, es biju vainīgs. Un dodās aizsardzībām. Artūrs Mudelis bija tas, kuram šķipā viršība, bet tomēr visa veiksmīgi. Lūst arī nūjas, kas nozīmē ar abām nūjas daļām steigšus jādodās nomainīties. Un šo mazo vairākumu uz dažām sekundēm lieliski izmanto Kuldīgas komandā. 8. vārtu guvums ir sagaidīts. 8-4 kļūst rezultāts. Lūk, arī atkārtojumā kāds notika un +4 Kuldīgai. Ļoti drošs un komfortabls pārsvars, bet kā jau stāstīja florbolā, ļoti ātri viss var mainīties. Viens precīzs uzbrukums, uzreiz otrs, un tad jau ir tikai -2, un mums vēl nekas šajā cīņā arī no intrigas viedokļa vēl nav beidzies. Laiks 21 minūte un 22 sekundes. Spēles rezultāts Kuldīga 8, Fastum 4. 8. vārds Kuldīgai gūs spēlētājs numur 9, Artūrs Mudelis. No 5. numura piespēles Dāvids Barkāns. -4 rezultāts. Vēl mums 7 minūtes aizraujoši florbola pirmajā spēlē, un tad jau pulksten 13:00 laukumā dosies nākamās komandas. Rīgu pārstāvēs Gemos, reģionu Sportland, tātad uzņēmumu kategorijā dosies laukumā nākamie florbolisti. Tur jau mums būs daudz interesantāk un mazāk prognozējumi, jo veikalu un uzņēmumu darbinieki ņems rokās florbola nūjas, iespējams daži arī pirmo reizi. Tā kā ik viens tika aicināts piedalīties šajā florbola maratonā, un to arī ar prieku izmanto uzņēmumu komandas. Tātad nākamā kategorija viņiem, pēc tam mums arī būs dāmu spēle. Un vēl pirms tam arī skolu kategorijā, jeb izglītības iestādes. Tur savā starpā tiksies 2 vidusskolas. Rīgu pārstāvēs Rīgas Ķengaraga vidusskola, savukārt reģiona komandas slavā cīnīsies Jelgavas 4. vidusskola.
4,5 minūtes vēl mums pirmajā florbola spēlē. Tātad šīs florbola turnīrs notiek par godu Latvijas un visas Eiropas sporta nedēļas atklāšanas pasākumam. Šodien 17. datums tiek atklāta aizraujoša un iespējams sportiskākā nedēļa šajā gadā Latvijā līdz pat 23. septembrim. Visā Latvijā 600 sporta pasākumi notiks noteikti arī jūsu pilsētā. Ja jūs nesat no Rīgas, apmeklējiet mājaslapu beactivelatvia.lv. Tur jūs redzēsiet pilnu sarakstu. Tur būs arī atspogļot Latvijas karte, kur arī ar atzīmītēm tiks parādīts, kādi sporta notikumi ir izcināsies, kurā pilsētā, arī datumi, laika un visa informācija, kas jums nepieciešama. Bet kamēr es stāstu par Eiropas sporta nedēļu, tikmēr Kuldīgas komanda dzeltenajās formās, kas pārstāv reģionu maratonu komandu, gūst vēl viens vārtus jau 9-4 kļūst rezultāts pēc šī precīzā metiena. Vēlreiz izdodās ļoti skaisti un efektīvi izspēlēt līdz tukšiem vārtiem. Nu ko Kuldīgai? Komfortabls pārsvars, Rīgai aizvien mazāka laika atgriezt mums šajā cīņā intrigu. Laiks 26 minūtes un 35 sekundes. 9. vārds komandai Kuldīga uz spēlētājs numurs 16 Niklās Ercīts, no 9. numura piespēles Rudolfa Ķīvīša. Un vēlreiz Kuldīga precīzi 10-4 rezultāts. Nu šobrīd reģioniem viss padots no rokas, īpaši pirmajā maratona spēlē, plus 6 reģioniem, tā kā latiņi tiek uzstādīti ļoti augstu otrai spēlē. Nu ko Sportland komanda? Visdrīzāk, ja viņi gatavojās sildās nākamajai spēlē, jums būs jādara viss iespējamais, lai kopējo florbola maratonu rezultātu jau pēc iespējas vairāk izlīdzinātu un varbūt pat vadībā izvirzītu savējos. Laiks 27 minūtes un 16 sekundes. Spēles rezultāts Kuldīga 10-4. 10. vārds komandai Kuldīga uz spēlētājs numurs 7 Ģirts Zirnis, no 15. numura piespēles Krists Bergmanis. Labs moments Kuldīgai, gūt arī 11. vārds šajā spēlē, laikā, kad līdz spēles beigām 2 minūtes. Dāmas un kungi, šajā pārtraukumā mums būs konkurss. Varēsiet piedalīties, tāda 3 dalībnieki tiks izvēlēti, nekas sarežģīts nebūs jādara. Metiens pa vārtiem, ja jūs trāpīsiet, iegūsiet biļetes uz pasaules čempionātu florbolā, kas risināsies arēnā Rīga šī gada decembrī. Viens mēģinājums. Vai nu ir, vai nu nav. Tāda 3 dalībnieki varēs piedalīties. Un uzreiz pēc tam mēs laižam tālāk ar mūsu dienas nākamo spēli Gemos pret Sportland uzņēmumu kategorijā. Es domāju, ka lieliski un azartiski iesākusies Eiropas sporta nedēļa. Ko pie mums Latvijā rīko Latvijas Sporta Federācija padome. Un šis florbola turnīrs noteikti sadarbībā ar Latvijas Florbola Savienību. Tā kā liels paldies šīm organizācijām, kas arī cieši sadarbojas vienotu mērķu vārdā attīstīt sportu un aktīvu dzīvesveidu Latvijā. Un to mēs redzam arī šeit, ka sports iziet ārpus savām ierastajām sporta zālēm, īpaši florbols, jo pārāk bieži nav spēlētājiem iespēja uzspēlēt zem klājas deves. Un ir sāksies otrā perioda pēdējā minūte. Vēl jau vairāk pie
brīvības pieminekļa. Pēdējā minūte sākusies pirmajā cīņā. Reģioni pārliecinošā vadībā pret saviem pretiniekiem. Rīgas Pastum, vēlreiz reģions priekš Kuldīgā un vēlreiz Vārtī. Lūkā kuldīznieki izbauda šo dienu pēc pilnas programmas, tālceļu mērojoši, lai uzspēlētu šo stundu garo maču, bet redzam pietiekami produktīvi. Es pat zinu, ka kuldīznieki rītdien vēlreiz brauks uz Rīgu, vai arī paliks Rīgā. Iepazīsies ar citiem Eiropas sporta nedēļas un Rīgas sporta nakts sporta pasākumiem. Varbūt. Vai nu kā vēl līdz galam jānospēlē pēdējā sekundes arī šajā cīņā tūlīt būs klāt. Laiks 29 minūtes un 32 sekundes. Spēles rezultāts 11-4, 11 vārtus Kuldīgai. No 6. numura piespēles Linārda Vimsona gūs spēlētājs numur 15, Krists Bergmanis. Un ar to arī noslēdzās spēle. Beigu rezultāts Kuldīga 11, Pastum 4. Un ko paldies komandām, aicināšu jūs nostāties, tūlīt arī tiks nosaukti šī mača labākie. No Kuldīgas komandas labākais spēlētājs numur 16, Niklaus Ercītis. Aplausi Niklāvam! Un labākais spēlētājs no komandas Pastum numur 10, Rihards Štībelis. Rihards Štībelis labākais Rīgas komandā. Paldies savām komandām! Tūlīt mums būs arī bildēšanās, bet es vēlos pieteikt reklāmas pauzi uz ekrānu. Uzreiz pēc tam mums arī metienu konkurss skatītājiem. Tad 3 dalībniekiem būs iespēja piedalīties.